Mēs visi vēlamies dzīvot tīrā vidē, tāpēc par sakārtotu vidi jau 16. gadu rūpējas SIA ZAO. Tas ir Ziemeļvidzemes reģiona pašvaldība dibināts uzņēmums, kas sniedz kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām visā Ziemeļvidzemes reģionā. Pagājušajā gadā uzņēmums realizējis daudzus veiksmīgus projektus. Mēs esam jau pagājušo gadu sapratuši un sākuši ieviest tādu palīdzības instrumentu pašvaldībām kā ZAO Laipa, kur pašvaldības iedod savus namu īpašumus. Mēs pieliekam klāt to sarakstu un datus, ar ko ir mums noslēgt līgumu, un pašvaldības tad redz internetā ZAO programmā, tad, kur vēl pašvaldībām ir jāstrādā, lai par atkritumu apsaimniekošanu līgumu būtu noslēgt visos namu īpašumos. Un tādā veidā mēs ceram, ka pašvaldības 2-3 gadu laikā izskaudīs mežu piemēslošanu. ZAO ir īstenojis arī vērienīgu 100 pazemes konteineru izbūvi vairāk kā 30 vietās. Un turpināsim šo darbu arī šogad. Līdz ar to tas tomēr sakārto vidi. Un tas ir Cēsīs, tas ir Valmierā, tas ir arī Limbažos, kur praktiski jau tas darbs ir bezmazliet pabeigts. Mēs pagājušajā gadā esam iesākuši un ļoti tālu tikuši ar poligonu pirmās kārtas rekultivāciju. ZAO pirmā atkrituma krātuve, kas būvēta pirms 10 gadiem, jau ir piepildīta un tagad seko rekultivācijas darbi. Mēs esam pārklājuši atkritumu kalnu ar pusmetru biezu māla kārtu. Kopumā aptuveni 17,000 kubikmetri ir savesti. 10–20 centimetru biezumā mums ir kalns pārklāts ar melnzemi. Tagad sēsim zāli, nostiprināsim šo kalnu. Un ko mēs no tā iegūstam? Tātad pirmkārt jau siltumnīca efekta poligona gāze neies. Debesīs mēs vairāk varēsim savākt viņu un pārstrādāt elektroenerģijā. Uzņēmums ir veiksmīgi apguvis Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzekļus, tādējādi realizējot projektu, kas tika paredzēts atkritumu poligona infrastruktūras attīstībai. Un mēs esam šī projekta ietvaros uzbūvējuši namiņu priekš darbiniekiem, lai viņu ikdienas darba apstākļi būtu mūsdienīgi, tā lai ikdienas darbs būtu maksimāli komfortabls un patīkams. Šī projekta ietveros ir arī palielināta jauda attīrīšanas iekārtām, kā arī izveidots atkritumu priekšapstrādes centrs, kurā atkritumi pirms to glabāšanas tiek apstrādāti, to samaļot un šķirojot. Plus vēl visam mēs esam noasfaltējuši ceļu 2,6 km garumā. Pirms tam tas bija grāns segumu, bet ņemot vērā atkritumu mašīnu ikdienas intensitāti, šis ceļš neturēja šo slodzi un tas bija akūti nepieciešams veikt viņa asfaltēšanu. Pagājušā gada novembra nogalē Krimuldas novada Dūmiņos notika ekolaukuma atklāšana. Ekolaukums ir būtisks ieguldījums vides sakārtotībā. Tas dod iespēju katrai mājsaimniecībai samazināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas. Par šo faktu mēs esam ļoti priecīgi, tāpēc, ka tas saskan ar mūsu kopējo ilgtermiņa attīstības stratēģiju, ka mēs gribam šajā novadā dzīvot zaļi, ekoloģiski un vienlaicīgi arī ekonomiski. Ja? Pirmā no tādām mūsu lietām bija elektroautomobīļu iegāde. Šis ir nākamais solis, ja, ka mēs ļaujam iedzīvotājiem arī šķirot atkritumus un līdz ar to arī par atkritumiem mazāk maksāt. Un tas, ka neveidojas arī kaut kādas atkritumu citas izmešanas vietas. Šis ekolaukums tātad ir risinājums visām šīm problēmiņām, ka cilvēkiem ir veca datortehnika, televizori, radioaparāti, kur viņi varēs to bez maksas nodot. Un, protams, arī saprotot to, ka viņi par to nemaksās, viņi arī šķirojot citus atkritumus šeit varēs viņus nodot arī bez maksas. Tā kā tas ir, es domāju, visiem absolūti izdevīgi un to neviens nevar apstrīdēt. Uzņēmums ZAO īsteno sabiedrības izglītošanas un informēšanas aktivitātes, jo daudz vēl neapzinās un neizprot atkritumu šķirošanas nozīmi tīras vides saglabāšanā. Mums ir kopā ar pašvaldībām jāuzstājas vides izglītības koncepcija. Šogad viņi ir jāapstiprina, jāmēģina piesaistīt kā reiz veselai koncepcijai nauda un atbalsts no likumdevēja puses, no ministrijas puses, un tad tā lieta aizies. Mainot savus ikdienas ieradumus, šķirojot, lai pārstrādātu, ik viens iedzīvotājs spēj būtiski samazināt poligonā nonākušo atkritumu daudzumu un saglabāt tīrāku vidi.